Vienkārši esmu mākslinieks. Es pat nezinu, kāpēc man tas ir jādara. Un es tā vienkārši uztveru to par savu misiju. Kad tu taisi darbu, tev ir kaut kāda tāda sajūta, ka tu kādam to taisi? Nē, man ir tikai viena tāda sajūta, lai man pašam būtu prieks. Kamēr var nedarīt, es tur. Es tajā mirklī ļoti stipri pārdomāju, ja? Vai iet glezniecības ceļu, ja? Vai iet instalatīvo ceļu. Un tajā mirklī es sapratu, kad es iešu instalatīvo ceļu. Ja? Jā, tur piepalīdzēja visu man amatniecības spējas. Ja? Tas ir ļoti svarīgi. Ja? Un otra lieta, kad māksla palika unificēta. Šobrīd mākslu nevar vērtēt tikai glezniecību un tādu. Māksla ļoti vispusīgs jēdziens. Mākslinieks Oļegs Tilbergs sevi uzskata par realistu, un ārzemes viņam ļoti reāli riebjas. Bet tā kā viņš savus darbus vienmēr taisa pats, tad jāceļo vien ir. Visbijā, Baltijas jūras tēlniecības izstādes ietvaros, viņa brīvdabas darbs sastāvēja no 400 palagu. Tos viņš veltīja Ziemeļzemē izguldāmajiem kurdu bēgļiem. Gadu otrajā pusē, kad Oļegs ienāca Latvijas mākslas kopainā, protams, Latvijas apstākļos viņa darbi bija jaunums. Bet tie, kas interesējās par norisēm pasaulē, un mākslas vidē tomēr lielākā daļa interesējās, tad varēja saskatīt paralēles ar vareno mākslas virzienu, kas aizsākās 60. gados Arte Povera, Itālijā, ar vācu meistaru Jozefu Boysu, un 70., 80., 90. gadu meistaru Rafaelu Rainsbergu, kas strādāja Ķīlē, Vācijā. Tā kā mākslas vidē drīzāk bija pārsteigums par vērienu un uzdrīkstēšanos, bet saturiski māksliniekus jau tā nepārsteigs. Un, manuprāt, visnopietnākais mākslas vērtējums nāk no kolēģiem un nevis no kritiķiem un no skatītājiem. Māksla rodās no jums, no cilvēkiem. Starp viņiem ir cilvēki, kas vienkārši sublimē, ja, un tā tālāk. Ja. Ir galvenieki, ir skārdnieki, ir tādi, un simtām profesijas, ja, bet mākslinieks vienkārši skatās, kādam cilvēkam kaut ko ierauga, un viņš tā. Bet mākslinieks no radošā cilvēka ļoti atšķirās. Ot to vajag pieminēt. Viņš ļoti atšķirās. Viņam bija lidmašīnu periods, viņam bija kuģu periods, un tad bija tā kulminācija, manuprāt, bija 96. gadā, kad bija viņa lielā personāla izstāde izstāžu zālē Arsenāls, abās zālēs, un tur bija tādas helikopteru atlūzas, padomu laika tehnikas varenības atlūzas. Jebkurā gadījumā sabiedrība ir līdzautors. Tu, viņš, viņa, visi bērndārs un tā tālāk. Es radu kolektīvu. Es vienkārši sublimēju situāciju, kas ir apkārt mani. Un tas ir tik vienkārši.
87. gads Filharmonijas skvērā, tagad Līvu laukumā, viņam kopā ar Sarmītu Māliņu un Sergeju Davidovu bija performance mākslas dienu laikā, kur viņš tātad iegūlās būrī, parādījās milicija, bet bija jau visa perestroika sākusies, un neviens jau miličus īsti neņēma galvā toreiz. Viņam kopā ar Sarmītu Māliņu un Sergeju Davidovu vairākas performances izcilas bijušas. Tagad neviens tādas performances nerīko, arī vēriena ziņā nē, un arī saturiski tik ietilpīgas nē. Tāds laiks bija. Viņiem bija 88. gadā pavasarī, vēl sniegs īsti nebija nokusis stacijas tunelī, tur, kur tā pārēja, ne pašā tunelī, bet tur, kur iet ārā, iziet pie pulksteņa. Viņiem bija tāda performance Staburaga bērni, kur viņi bija akvalangistu kostīmos un tā kā invalīdu ratiņos brauc virsū bērnu gultiņām. Tāda diezgan tāda tirpas raisoša performance bija. Un tad viņiem bija, manuprāt, visizcilākā performance. Bet tai bija tāds ierobežots skatītāja loks, jo ne visiem bija toreiz tāda izturīga veselība. Man toreiz bija. Tas bija 89. gads, kad Hārlijs Lediņš rīkoja savu 24 stundu garo performanci bijušajā Japānas vēstniecības garažā. Tur ir tāda jaunbūve uzbūvēta. Un Oļegam, Japāņu vēstniecības bijušajā garāžā, bija kopā ar Sergeju un Sarmīti performance, kurā viņi iešūpoja baļķi. Sākumā viņi iezāģēja, to baļķi salika rozes iekšā. Paralēli no augšas ar milzīgu troksni krita virtuves bļoda paliela, kas apsedza beigtu kaķi, kas tur lejā gulēja. Un tad viņi iešūpoja to baļķi, un visiem pa pārsteigumu, jo neviens to negaidīja, degošiem prožektoriem tātad izsita stiklus. Tātad uz vienu pusi baļķis no visas spēka ar tām rozēm, uz otru viss, un bija sprādziens un izdzisa. Tagad atkal neviens neko tādu nepieļautu, ja? Bet bija tāds uzrīkstēšanās laiks. Mūsu paudze, mēs izaugām uz lētiem sociālismu materiāliem. Cik var pacelt, tik stieps. Tagad viss ir jāpēta. Tas nozīmē, ka tagad tie mākslinieki, viņi savu ideju netrenē caur to, cik pacelt, caur cik var samaksāt. Mēs vēl vecā paudze domājam, galvenais pacelšu, tad jau arī samaksāt. Mēs vēl sociālisti balansējam. Mums vēl tie mērogi lieli. Man te mākslinieku kongresē viens zērājs nosauca par miskastnieku. Jautājums, kādās miskas tie cilvēks rokās? Iedomājies, ja miskas var uztaisīt mākslu. Tā jau visiem pārējiem materiāliem tur vispār nav ko darīt. Tur jau vienmēr var uztaisīt. Tolaik, kā Oļegs pats teica, ka tie mērogi bija lieli, ka viņi bija izauguši uz sociālismu lētajiem materiāliem. Un cik var paņemt, tik arī paceļ. Es vienkārši kaut ko ieraugu. Un to man vajag, šito nevajag, to ņemu. Viņš vienmēr bija pats organizētājs tiem materiāliem, saviem kuģiem, lidmašīnām, armijas zābakiem. Atceros, uz Berlīnu viņš veda 88. gadā tiešām uz pirmo tādu nopietno konceptuālo latviešu mākslas izstādi rietumos ar nosaukumu Rīga latviešu avangards. Viņš veda savu darbu Izžuvušās upes. Un Rīgā tas darbs bija vēl vērienīgāks. Tās bija tādas izliektas metāla plāksnes un līdzās dega tādi gāzes deglīši. Tas viss bija ļoti, ļoti iespaidīgi. Protams, Berlīnē nekādas gāzes deglīšus neļāva. Bet mums jau vēl bija tāds apjukums, nekāda Eiropas Savienība ar saviem normatīviem.
95. gadā tas bija, var teikt, tāda neiespējamā misija, kad mums bija projekts piemineklis, bija izstāde pilsētvidē, bijušo pieminekļu vietās, un es tad ar tantes suni staigāju no rītiem un skatījos, kā tas tiek būvēts, un es domāju, māmiņa mīļās 6 ubagu ceļam krāni, tā skaitā viens lielais ubaks bija Oļegam, tad, kad viņa lidmašīnu cēla ar kājām gaisā, un Kronvalda parkā netālu no Krievijas vēstniecības arī viņš novietoja savu objektu, kurā pilota kabīnē ielika bišu stropu. Helēna Demakova taisīja tādu vienu no izstādēm valsts, ja? Un tad 90. gadi bija diezgan brukoši un tā tālāk, ja? Un es viņu iegādājos kā lūzni, ja? Un es viņu zināju, ka viņš ir vienkārši, ka izpārdod vienu no Latvijas aviācijas muzejiem, ne muzejiem, bet skolām, ja, Alkšķa skola, ja, un es viņu ieraudzīju, un viņš man iepatikās. Es Oļegam toreiz prasīju, es saku, bet Oļeg, tu saproti, ka tā lidmašīna var uzkrist tev virsū. Un kā es saku, mums nebija nekādi Eiropas Savienības normatīvi, vienkārši cēlām tramvajus gaisā, likām karuseli bijušā Ļeņina pieminekļa vietā. Bet no Oļegam bija tehniski sarežģītākais darbs. Tagad tur gadu vajadzētu strādāt, lai izveidotu tik biezu tehnisko lietojumu grāmatu ar nezinu cik instruktoriem. Toreiz vienkārši pacēlu. Un tagad es Oļegam prasīju, kas būs, ja tevi nospiedīs. Viņš atbildēja, tad es būšu mākslas upuris. Oļeg, kuru te kuģi tu nopirki? Šito jeb to? Es nopirku šo. Uz tā, kur mēs stāvam? Mēs stāvam, jā. Tas ir labi. Es esmu parādā $1000. Jā. Bet tu jau neesi pa kuģi parādā. Tu esi parādā par to it kā... Par attiecībām. Par attiecībām. Tā veidojās attiecības. Tā veidojās attiecības starp cilvēkiem. Lai kuģis, kā saka, nepārvēršās par tādu kuģi, kurš ir blakus redzams. Nekad nekas nav zvanīts. Nekad nav zvanīts. No jā, Pilnīgi iespējams, ka viņš tāds pārvērtīsies, bet viņš arī maksās noteikti to pašu summu, ko es būšu nopircis. Es domāju, ka tas būs mākslinieku klubiņš tāds. Varbūt pat ne mākslinieks. Tas vienkārši būs slapjās žurkas klubs. Nē, tiešām šito jau viņi varētu piedzīt tuvāk pilsētai kaut kur Rīgā. Es domāju, ka varētu pilsētu piedzīt kuģi. Faktiski vienalga, zeme apaļ. Tas ir bijis tomēr lopu, pārvadājams kuģis. Bet somu lopu, Somijas lopu. Viņam arī ir lopi. Mēs varētu uzstādīt tādu absurdu mērķi, braukt uz tādu zemi, kur nav latviešu. Praktiski nerealizēt. Antarktīda. Jā? Es domāju, ka jāpaliek tepat, vispār nekur nav jābrauc. Mākslinieks Tilbergs ir avantūrists. Viņš ierauga vecu jaguāru bezcerīgā stāvoklī un saka, pērku. Kā jebkurš cilvēks, es gribēju nopirkt ģimenei mašīnu. Un es aizgāju uz vienu placi un vienkārši ieraudzīju vienu samītu jaguāru. Visas mašīnas man bija, un es tā padomāju. Ja es iemīlētos vienā, es taču nevaru visas mašīnas, te ir visas meitenes mīlēt, ja?
Tas ir neiespējami, bet Jaguāris tā iedomājos, ka tā ir mana mašīna. Un es viņu, pirmkārt, viņai bija motors nobrūcis, viņa bija samīcīta, tur vispār nekā nebija, viņai nebija dokumenti. Es nopirku to invalīdu, bet man viņa patika. Tā bija mana meitene. Jā, man bija ļoti liels ciešanas. Bet es viņu dabūju pie dzīvības, es viņu pabraukāju, man uz krustojumu pat bandīti jau pirka, pa taisno, ja? Bet tas bija, agrāk vēl, viņš nokalpoja manai ģimenei. Es viņu pārdevu. Cik smieklīgi. Lielākoties viņi atcerās kā lielo formu meistaru. Un dēļ tām lielām formām arī man ir tiesības apgalvot, ka 90. gadi ir Oļega Tilberga periods Latvijas mākslā. Ar visu to, ka bija arī citi lieliski meistari un mākslinieces arī, bet tomēr arī ar to starptautisko atzinību, ko Oļegs guva, saņemot ar Svenika balvu, šīs ceļojošās izstādes, milzīgas personāla izstādes Vācijā, Somijā, Helsinku, Taidehallī, jeb viņu pilsētas mākslas galerijā, 1000 kvadrātmetros. To latviešu mākslinieks neviens nav piedzīvojis līdz šai baltai dienai. Tādu benefici rietumos. Tas darbu klāsts, tā amplitūda ir daudz plašāka. Viņam ir ļoti daudz tīri poētiski darbi un viņš apspēlē šo te materiālu, sociālo atmiņu, bet caur materialitāti, caur jutekliskumu. Bet tomēr visur nolasās stāsts par pielietoto materiālu. Neviens materiāls nav sterils, nav tīrs, viņš ir izgājis kaut kādu sociālo apriti. Tādā ziņā viņš ir tūs Jozefam Boisam, vai drīzāk jāsaka, ka nevis tūs, bet radniecīgs stilistikā. Protams, ka tie koncepti ir citi. Ja Bois bija antropozofiski ievirzīts, ja Bois bija ļoti liels mistiķis, tad Oļegs ir vairāk pie zemes. Oļegu tiešām interesē reālas lietas, reāls cilvēku izjūtas, reāli materiālu stāsti. Man vispār patīk kaut kas ļoti liels. Tas ir mans mērogs. Man patīk lielas lietas. Tā nav gigantomānija, tā ir tāda iekšēja vajadzība. Principā nav tādas lietas, ko nevar uztaisīt. Nav. Teiksim, summa izstādē. Saprotiet, vajadzīja kaut kādu dobju, vidi. Es iedomājos, muca, tas var būt interesanti, ja? Tad es domāju, armijai jābūt lielām kāpos mucām. Es domāju, ka viņas būs vēl lielākas. Tas, ko es ieraudzīju, tas man bija pa mazu. Vecs aparāts vai veca muca, tā ir tāds tēls. Jauna muca, tas ir kaut kas pavisam cits. Tas vecais priekšmets, viņš ir nolasāms, ka tur ir noticis attiecīgs process, kurā tu esi daļēji piedalījies, tagad viņš sapūjas, sagāzies. Un tas rada tādu pārdzīvojumu. Un uzreiz tu jūti, ka tas materiāls atbilst tavā iekšējai pasaulē. Un tāpēc daudz cilvēku domā, ka tā nav māksla. Bet viņi man nespēja argumentēt. Un es viņiem nespēju argumentēt. Ja viņi man spētu argumentēt, es padomātu,
Jā, es varbūt esmu kļūdies. Katrs cilvēks ir kaut kā iekšēji disidents, ja, un viņš ir dziļākā būtībā pārdzīvo. Un šo mākslinieku akciju, teiksim, Tomas Jansons, teiksim, inspirēja šo ideju, ja. Un mēs visi, kā mākslinieki, vienkārši pieņēmām to ideju. Cik te likteņi nav salauzti? Cik te nav salauzti likteņi? Aizmirstiet. Cik asaras tev lietas? Tā ir smaga lieta bijusi. Šī māja vienkārši ir jānojauc. Vienkārši ir jānojauc. Atšķirībā no daudziem cilvēkiem es neesmu intelektuāls. Diemžēl. Salīdzinot ar Helēnu, teiksim, ar Petersonu un tā tālāk, viņiem tā saucamā prāta daļa ir lielāka. Ja? Es esmu intuitīvists. Man ļoti pamatīgs. Es visu dzīvoju uz nerviem. Es nezinu, cik man viņi izturēs līdz mana mūža beigām, ja? Bet es jūtu. Es jūtu katru mirkli, es pat varu just, kas man aiz muguras, ja? To es jūtu. Es jūtu to. Tā ir tas ir pamatmākslinieka princips. Just. Pēc tam domāt.